Labi, dāmas kungi, runājam par lietu, un es vēlos stādīt priekšā jums mūsu pirmo runātāju. Dāce Ārāja no Zemes ministrijas valsts sekretāra vietniece. Dāce mums runās par aktualitātēm vidas un klimata jautājumos, kur nākotnē katram lauksaimniekam būs loma šo mērķu īstenošanā. Aplaus Dācei. Dāce, kāda ir tava ambīcija, drīkst uz to? Tava ambīcija, Dāces ambīcija šim gadam? Mēs tikko ar kolēģiem apspriedāmies, un es pilnībā piekrītu, tā varētu būt atvaļinājuma, pilnvērtīga atvaļinājuma paņemšana un iespēja vispār tādu izmantot. Cik dienas tu esi sakrājis? 2 mēneši droši vien. 2 mēneši? Nu, tad pēc šī te ņem atvaļinājumu. Dāce, skatu tavā rīcībā 15 minūtes. Jā, labdien! Esmu Dāce Ārāja, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece, un šodien jums pastāstīšu par aktualitātēm un izaicinājumiem, kas ir saistīti ar klimatu un vidas politiku, to ieviešanu lauksaimniecībā un arī mežsaimniecības nozareis, kāpēc un kādi ir mērķi un kādi ir potenciālie pasākumi un plāni šo mērķu sasniegšanai. Varbūt šim slaidam es ātri pārskriešu pāri, jo es domāju, ka jūs jau to esat daudz redzējuši. Tas ir pa zaļā kursa šo ietvaru. Un pievērsīšos jau jautājumiem, kas saistīti ar klimata neutralitāti un šo 2050. gadu. Šajā slaidā ir parādīts Eiropas Savienības šie kopējie mērķi, respektīvi mērķis samazināt klimata siltumnīcas gāzu emisijas par 55% uz 30. gadu un panākt klimata neutralitāti 50. gadā. Tāpat laikā arī nodrošinot šādu, kā parādīts slaidā, IKP pieaugumu. Galvenie lēmumi un priekšlikumi par virzību šo klimata neutralitāti ir pieņemti, un tie attiecīgi ietekmēs arī gan esošo politiku, gan arī nākotnes politiku attīstību, tā izskaitā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoros. Kādi tad ir šie galvenie likumdošanas akti, kas ir saistīti ar klimata mērķiem un šo seg emisiju samazināšanu? Tie ir attiecīgi, kā es minēju, pieņemti un uzliek pienākums dalībvalstu līmenī rīkoties to sasniegšanai. Pirmais ir šis ETS emisiju tirdzniecību kvotu sistēma, kas šobrīd tiešā veidā varbūt lauksaimniecībā nav iekļauta. Tā neskar, bet ES līmenī tie tiek atzīta par efektīvu un ar potenciālu paplašināšanos nākotnē, iespējams arī uz lauksaimniecību. Tas, ko es šeit gribēju varbūt izcelt un pievērst uzmanību, ir tā saucamajai šai ETS2 sistēmai, kas pastarpinātā veidā attieksies arī uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un arī uz zivsaimniecību, jeb šajos sektoros izmantojamo degvielas uzskaiti un lietošanu. Šī sistēma šobrīd tiek veidota un iespējams par to jau esat arī dzirdējuši. Un tad ir šie 2 nospraustie mērķi tieši attiecībā uz lauksaimniecību un mežsaimniecību. Un tā ir šī ETS sistēma, kas ietver sektors, kurš šobrīd nav paredzēta kvotu tirdzniecības sistēma. Un šajā sektorā, šajā emisiju kategorijā ietilpst arī lauksaimniecība. Lauksaimniecībā tās pārsvarā ir metāna emisijas, pārsvarā metāna un šīs dislāpekļa oksīda emisijas, kas rodas no augsnes apstrādes un no dzīvnieku zarnu fermentācijas procesiem. Un tad attiecībā uz šo pēdējo, jeb šo zemes sektoru, kas ir tā saucamais ZIZIM, jeb zemes izmantošanas maiņas sektors, kas jau ir tieši attiecināms uz lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoriem, un ir uzskatāms par vienu no sarežģītākajiem sektoriem, ņemot vērā, ka tas skar dabas procesus. Šeit emisijas tiek uzskaitītas no tādām zemes kategorijām kā meža zemes, aramzemes, zālāji un arī mitras zemes. Jāņem vērā, ka šis principā arī ir vienīgais sektors, kas nodrošina CO2 emisiju piesaisti. Tad tālākajos slaidos es arī pastāstīšu par to, par katru šo atsevišķo sektoru. Tad varbūt es sākšu ar šo ETS2. Tātad es minēju, ka varbūt ETS kā sektors nav, lauksaimniecība nav iekļauts šajā sektorā, bet
Šobrīd uz galda ir priekšlikums, kas paredz ETS sistēmā iekļaut arī emisijas, kas rodas no kurināmā, tā skaitā arī degvielas sadedzināšanas ēkās un arī autotransportā. Un arī tā skaitā lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikā, kas attiecīgi nozīmē palielinātu nodokļa ieviešanu jebkāda veida transporta izmantojamā degvielā. Tā skaitā arī lauksaimniecībā. Un šeit es gribēju varbūt parādīt izņēmumus, kas iespējamās atkāpes no šī ETS 2 tvēruma. Slaidā ir minētas visas atkāpes, bet es gribēju pievērst uzmanību tieši šim otrajam bulletpunktam, kas paredz iespēju piemērot atkāpes attiecībā uz lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā izmantojamo degvielu. Tomēr ir jāņem vērā, ka, lai paredzētu šādu atkāpju piemērošanu, ir jānodrošina šīs degvielas nodalīšana, uzskaite, kontroles un uzraudzības sistēma. Attiecībā uz lauksaimniecību un zivsaimniecību pastāv šī marķētās degvielas sistēma, līdz ar to tur varbūt problēmas tik daudz nav. Bet šobrīd mežsaimniecībā šāda degvielas uzskaites sistēma nepastāv un pie tādas izveidas tiek strādāts. Bet šai visai sistēmai ir jāstājās spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tālāk pārējot vēl pie pašiem klimata mērķiem, kas ir nosprausti un ir sasniedzami lauksaimniecības sektorā, jeb tā saucamie NETS. Mērķi Latvijai līdz 17. gadam ir jānodrošina -17% NETS emisiju samazinājums. Kā slaidā redzams, tas ietver ne tikai lauksaimniecību, bet arī citus tautsaimniecības sektorus, piemēram, kur lielākais emisiju avots ir šī enerģētika, kas ietver arī transportu, un otra lielākā šī emisiju daļa ir tieši no lauksaimnieciskās darbības. Un slaidā labajā pusē ir redzams sadalījums starp šiem lielākajiem emitētājiem lauksaimniecības sektorā, un kurā tieši ir šīs dislāpekļa oksīda emisijas, kas rodās no augsnes apstrādes, un arī dzīvnieku zarnu fermentācijas procesiem, jeb šīs metāna emisijas. Tātad, kāds ir šis kopējais un kādi ir šie lielākie emisiju sadalījumi pa grupām, šajā gadījumā tieši par lauksaimniecības augsnēm, ir redzams, ka lielākā proporcija veido tieši šīs slāpekļa emisijas, un otru lielāko daļu veido emisijas no organiskajām augsnēm. Un tad attiecībā uz dzīvnieku sektoru, tad arī šeit ir redzama lielākā emisija avoti tieši dzīvnieku sektorā, un kas veidojās no zarnu fermentācijas procesiem un kūtsmēsla apsaimniekošanas. Un šeit lielākā emisiju daļa veidojās tieši slaucamo govju kategorijā. Un tad par to, kādas tad ir, pārējot pie rīcībām, kādas tad ir šīs rīcības, lai gan jāsaka lēmumi par mērķiem dalībvalstīm, tā skaitā Latvijai tika pieņemti tikai pagājušā gada sākumā. Mēs arī jau aktīvi strādājam kopā ar kolēģiem pie pasākumiem, kuri būtu ieviešami tad lauksaimniecības sektorā, lai virzītos uz šo klimata mērķu sasniegšanu, kas tika iestrādāta arī KLP strateģiskajā plānā. Un, attiecīgi, paredzētais finansējums ir 48% no kopējā KLP finansējuma ir tieši paredzēti ar klimatu un vidi saistītiem pasākumiem. Un, principā, tas nozīmē to, ka ieviešot šos pasākumus, balstoties uz zinātnieku prognozēm, ir iespējams panākt, ka 30. gadā lauksaimniecības emisijas nepieaugtu salīdzinājumā ar 20. gadu. Bet samazinājuma tendence pret 2005. kas ir atceltas gads, protams, mēs vēl esam tālu no tā. Tad pārējot tālāk pie otra ļoti būtiskā šie emisiju samazināšanas bloka, jeb šie zizimi, jeb zemes sektora. Šajā gadījumā Latvijā ir nosprausti mērķi jau šeit un konkrēti attiecināmi jau uz konkrēto šo zemes sektoru. Šeit process būtu sadalāms divās daļās, ir divos posmos, ir viens no 21. līdz 25. gadam, un otrs ir no 26. līdz 30. gadam.
kas tad ietilpst šajā zemes sektorā, tad, un kā tiek rēķinātas šīs seg emisiju piesaistes vai emisijas vai piesaistes, tad šajā periodā, jeb šobrīd, seg emisiju piesaistes šajā zemes sektorā tiek rēķināts no aramzemēm, no zālājiem, no meža zemēm, bet ar 2026. gadu mērķi izpildē nāks klāt vēl viena papildus kategorija, kas ir mitrazemes, jeb arī lielākā daļa no tām ir tieši kūdras ieguva, un tas tad attiecīgi arī mums rada papildus vēl izaicinājumus. Tad, kur tad mēs šobrīd atrodamies? Šajā grafikā ir redzama sektora dinamika, ir būtiski samazinājušās piesaistes meža zemēs, un emisiju pusē ir būtiski palielinājušās emisijas no mitrazemēm, kur lielākā daļa ir tieši kūdras ieguve. Un līdzvērtīgas emisijas ir arī aramzemēs un zālājos. Skatoties šo dinamiku, jāsaka, ka bilde nav rožaina, jo sākot jau ar 21. gadu Latvijā pie esošajām attīstības tendencēm mēs esam iegājuši emisiju zonā, un piesaistes meža nozarē vairs nespēja nodrošināt emisijas pārējos sektoros. Tātad, kur mums būtu jāvirzās uz 30. gadu un 50. gadu šā klimata mērķa sasniegšanai, tad grafikā labajā pusē ir mērķis uz 30. gadu, un kreisajā pusē ir mērķis uz 50. gadu. Šīs līknes parāda mūsu attīstības tendences, un tās strīpiņas, kas ir novilktas apakšā, parāda to, kurā vietā mums būtu jābūt, lai mēs sasniegtu mums izvirzītos mērķus. Un tad, attiecīgi, kas būtu darāms un kādi būtu šie pasākumi, zinātnieki ir intensīvi strādājuši, sagatavojuši mērķu scenārijas, ja pasākumu kopumu, kuru ieviešanas rezultātā Latvija tad sasniegtu šos mērķus. Pasākumi lielākoties ir saistīti tieši ar organisko un mazvērtīgo augšņu apmežošanu, kas zinātnieki izdarītajos secinājumos ir visefektīvākais veids, kā Latvija varētu sasniegt tai izvirzītos mērķus. Tomēr jāņem vērā, ka, protams, šie pasākumi ir ļoti finanšu ietilpīgi. Tad, attiecīgi, šajā slaidā es gribēju parādīt par to, kā tas izskatās, kāds ir šo samazinājumu potenciāls šīm kategorijām. Vislielākais iegūms ir tieši no šiem pasākumiem zemes sektorā, kam seko samazinājumi mežsaimniecībā, un pozitīvu ieguldījumu dod arī mazvērtīgās koksnes pārstrādes iespējas šeit Latvijā. Un, attiecīgi, mēs esam aplēsuši arī iespējamās investīcijas un ietekmi uz ekonomiku. Un ko tad šādā situācijā, kāda izskatītos tad mūsu virzība uz šo klimata mērķu sasniegšanu? Mēs redzam, ka ir būtiski palielinājušās piesaistes meža sektorā, bet virs nulles līnijas mums joprojām paliek mitrazemes, jeb šī kūdras ieguve, kas joprojām arī attiecībā uz pasākumiem ir viens no tādiem, kur papildus pasākumi netiek šobrīd ieviesti. Un kas tad būtu veicams lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, lai sekmētu Latvijas izvirzīto mērķu sasniegšanu? Pirmkārt, būtu jāveicina apmežošana zemēs, kas netiek izmantotas lauksaimnieciskai ražošanai. Ir jāpalielina organiskā ogļu saturs augsnēs un jāattīst varbūt tāda šobrīd vēl nezināma vai jauna metode, kā bioogles iestrādāšana augsnē. Attiecībā uz mežsaimniecību ir jāveicina koksnes krājas pieaugums un koksnes pārstrāde un izmantošana šeit pat Latvijā. Attiecībā uz augsnēm ar augstu organisko vielu saturu, jeb kūdraugsnēm, tad būtu jāapsver arī iespējas par polikultūrām un tādām kā niedras, melnaukšņu audzēšana. Un ņemot vērā, ka šobrīd attīstās tieši šī ogļu certifikācijas sistēma gan Eiropas Savienībā, gan arī ir privātās schēmas šeit Latvijā, tad tas dod arī iespēju gūt papildus ienākumus. Bet arī KLP ir virkne pasākumu, kas veicina šādu pasākumu īstenošanu. Es skatos, ka man laiks pietrūks, es varbūt tieši pāris slaidam par iniciatīvām, kas vēl šobrīd ir uz galda, kas vēl arī nav maz, un tas attiecīgi arī ietekmēs sektoru attīstību un pasākumu ieviešanu.
Bet es varbūt īsi vēl par vides bloku attiecībā uz lauksaimniecības sektoru. Šeit es gribēju ātri pieskarties 3 lietām – virszemes ūdeņi, auga aizsardzības līdzekļi un amoniaka emisijas. Sākot ar virszemes ūdeņu kvalitāti, prasības ir tādas, ka līdz 27. gadam visā Eiropas Savienībā, tā skaitā Latvijā, ir jāpanāk labs ūdeņu stāvoklis. Diemžēl Latvijā šobrīd tikai 36% no mūsu ūdens objektiem ir labā stāvoklī. Un šeit viens no svarīgākajiem aspektiem ir tieši šī nitrātu piesārņojums ar nitrātiem. Un šobrīd Eiropas komisija Latvijai ir ierosinājusi arī pārskatīt šo nitrātu jūtīgo teritoriju ietvaru. Runājot par auga aizsardzības līdzekļiem un to politiku virzību Eiropas Savienībā, jūs droši vien dzirdējuši, ka Eiropas Savienības zaļais kurs nosaka un visas stratēģijas, kad ir jāsamazina par 50%. Prasība tika iekļauta arī likumdošanas priekšlikumā par ilgspējīgu auga aizsardzības līdzekļu lietošanu. Un šajā gadījumā Latvijai šīs prasības bija pietiekoši drastiskas. Šobrīd šīs likumdošanas priekšlikums ir noņemts no galda, bet iespējams kādā brīdī mēs pie tā arī atgriezīsimies. Lai gan arī šobrīd nav konkrēti priekšlikumi, tomēr stratēģiskais virziens Eiropas Savienībā ir saglabājies, līdz ar to ir jāveic pasākumu auga aizsardzības līdzekļu samazināšanai, gan lauksaimniekiem, gan arī dalībvalstu līmenī. Tāda pēdējais, ko gribēju pieminēt, ir šīs amoniaka emisijas. Tas ir būtisks jautājums tieši šajā vides blokā un ir konkrēti sasniedzamie mērķi. Latvijai izvirzīta amoniaka emisiju jomā, kas ir noteikti ar direktīvu, kur mums jau 20. gadā bija jāsasniedz 1% samazinājums pret 2005. gadu. Latvija šo mērķi, diemžēl, nav sasniegusi un ir ierosināta pārkāpuma procedūra, kas nozīmē, ka ja pasākumi netiks ieviesti Latvijā, tad tiks iedarbinātas soda sankcijas pret Latviju. Un kūtsmēsli un minerālu mēsli, īpaši karbamīds vai šī urīnviela ir galvenie šie amoniaka emisiju avoti Latvijā. Attiecībā uz kūtsmēslu iestrādi ir paredzēti jau papildus pasākumi, ir iestrādes laika un tehnoloģijas, bet šobrīd tiek strādāts arī paredzēts ieviest papildus pasākums attiecībā arī uz karbamīda iestrādi augsnē. Un, kā es minēju, šobrīd Zemkopības ministrija pie tā strādā un drīzumā arī notiks konsultācijas ar lauksaimniekiem par šo. Tas īsumā ļoti ātri izskrienot cauri visiem ar klimata un vidas saistītiem jautājumiem. Paldies! Dācis, paldies! Mēs ar jautājumiem pieķersimies vēl klāt pēc neilga brīža. Maza replika. Ja, darīja gandrīz neko vairs nevar, klausies. Ko lai mēs darām vispār? Es tādu skatos. Jebkura cilvēka kustība nodara kaitējumu. Jautājumi pēc tam. Paldies, aplaus Dācei. Paldies.